Nu jā, tātad vai nu konkretizēt man jau par laimi, jo laimi, pat tad, kad mēs saņemam pozitīvu atbildi, uzdodot tādu nekonkrētu, vai ne? Piemēram, pozitīva negatīva atbildi. Beigās izrādās, ka tas nesakrīt ar to, ko jūs esat gaidījuši, vai ne? Jo jūs esat domājuši par kaut kādu laimi, bet tajā atbildē par cik tā laime var tik diferencēt, vai ne? Tad jā, jūs kaut kur par kaut ko esat bijis laimīgs, vai ne? Bet ne par to, par ko esat domājis. Tad tā atbilde var būt pozitīva un negatīva, un tajā pašā reizē nepareiza priekš jums. Man tāpēc, ka nav konkretizēts jautājums. Labi, nākošais jautājums. Vai man ir nepieciešams mainīt darbu? Pa laikam. Ik pa 7 gadiem. Nē, pagaidām, bet kāpēc? Cilvēku attīstības. Vienkārši tāpēc, ka Cilvēku attīstības cikls 7 gadi jāstrādājas to un pēc tam nākošā. Labi, mēs... Te jau nav tas laika nogrieziens, vai tas ir tagad, vai tas ir 100 gadiem. Bet vai te nav arī vajadzīga tā konkretizācija, ne? Nu, ko nozīm, tas ir ļoti vispārīgi, kāpēc, vai ne? Kādā sakarā? Vai man apmērina līdšanai darbs? Vai man apmērina darbs? Pirmā jautājuma, būtu piekam darbs naudas. Pēc reizinājumu šo darbu. Nav, bet... Tur ir daudz citu iemeslu. Lai palielinātu savus ienākumus. Nezinu, varbūt, ka tas ir tāpat skaidrs, ka ja man ir mazi ienākumi. Jautājums saistīti. Ja tas ceļš tālu līdz tam darbam. Un tad varētu būt jautājums cits, kāpēc man ir nepieciešams. Nu jā, varbūt, ka man pietrūks kaut kam laiks. Un tāpēc var, ka man ir jāmainas. Vai tāpēc man būtu jāmaina darbs, ja man pietrūks, teiksim, aiz ģimeni? Jā, es varu pakāpties solīt apakaļ. Mēs šie jautājumus, ko mēs uzdodam, tas bija domāts, ka mēs runājam ar to savu neatkarīgo vērotāju vai ejot gulēt, kad mēs gribam sakontaktēt ar zemi. Nē, šeit mēs vienkārši uzdodam jautājumu, mācāmies uzdot jautājumu. Jautājumu uzdot savai intuīcijai, kam? Tas nav svarīgi, kam. Nē. Būtiski jautājumu uzdošana. Formulēšana, jautājumu formulēšana. Jā, tas nav, tagad tu neuzdod nevienam. Mēs vienkārši varam jebkuru jautājumu. Tas der jebkuram dzīves gadījumā. Jā, mēs varam uzdot jebkuru jautājumu, vienkārši padomājot par to, cik pareizi mēs esam viņu uzdevuši. Iemācīšies cenšies. Un tagad es pārliekšu te vienam jautājumam pāri, kas, vai es apprecēšos un man būs bērni? Ar ko ir labs un ar ko ir slikts šis jautājums? Tur 2 jautājumi vienā ir. Vai es apprecēšos, kurā bērns jau varbūt arī neaprecēs? To es arī saku, kā tad atbildēt uz šito jautājumu? Nu, jā. Un var apprecēties un nebūt bērni. Jā, bet varbūt tā, uz vienu varētu būt pozitīvs, jā? Un tā, ko tu saņems, kāda atbilde, ka tu īsti saņems, vai ne? Tā pozitīvā atbilde, vai ne, būs vai par tiem bērniem, vai par to precēšanos. Un vēl varbūt tāda situācija, ka tas bērns jau ir. Māte, piemēram, nemaz nezina, ka viņa jau ir gaidās. Un bērns jau ir. Jā? Tā kā... Jo viņi Dievu priekšā jau ir apprecējusies. Tā kā atkal, respektīvi, tas ir tāds jautājums, kuram varētu būt 2 atbildes, dažādas pie kām atbildes. Ja? Uz vienu, tas jautājums arī nav visai labs. Saka, kā
ne? Ja, piemēram, sieviete gāda bērnu no svešu precētu vīriešu, kad viņa ir, ja viņa aprecējusies. Ko tad? Tad jau tas ir laulības pārkāpums. Nu jā, bet tas saka, kad viņa ir jau aprecējusies. Nu, nav. Es domāju, ka to nedrīkst atļauties. Es domāju, ka vairāk arī nepētīsim tos jautājumus, mums apmēram viss skaidrs, vai ne, kādiem tiem jautājumiem. Un es nolasīšu tagad tādus 3 punktus, vai ne, kam būtu jāatbilst, ja? Kādām būtu jābūt prasībām, lai jautājumi būtu labi, ja, pareizi. Pirmais. Jautājumiem jābūt noteiktam, tas nedrīkst būt divdomīgs. Noteiktam, precīzam, noteiktam par kaut kādu konkrētu lietu, ja? Bet nevis divdomīgs. Jautājumam jābūt otrs. Jautājumam jābūt vienkāršam, nesaliktam, sastāvošam no vairākām daļām. Man tur bija 2 daļas, bet varbūt arī 3 daļas kāds iedomājās. Un pajautāt visu par savu dzīvi. Visādām dzīves pusēm. Un 3. Jautājumam tiešā veidā jātiecās uz problēmu, kuru vēlaties risināt. Vistiešākā veidā. Lai nevienam nebūtu, ne pašam, ne citiem. Šaubas par to, ko te jūs gribat īsti noskaidrot. Var rodāt vienu anekdotu par šo tēmu. Jā. Kā uzdot par jautājumu uzdošanu. Un, mēģieris dzīvo tūkstnesī, kāds ūdens nav. Grib būt laimīgs. Lai būtu laimīgs, viņš formulē 3 lietas. Viņš grib būt balts. Viņš grib būt, lai viņām vienmēr būtu tūmā ūdens. Un lai tūmā grozītos balts sievietes, vēlams mazāk ģērbtas. Un Dievs viņam dod šo. Viņš kļūst par to līdz spodas sieviešu toaletē. Viņš ir balts, ūdens vienmēr viņa tūmā un sievietes puspliklīgi grozās. Nu jā. Padomājiet par šo vēlēšanās formulējumu. Formulēju ļoti precīzi balts, ūdens un sievietes. Tas varbūt liekas smieklīgi, bet padomājiet, tas taisnīgs jautājums kā viņš. Tā, un tagad nākošais vingrinājums, tagad ir 7. pēc kāds, un 6. mēs izlaidām. 6. mēs izlaidām, jo tie arī tādi atmiņas vingrinājumi. Bet ar tiem mēs vēl sastapsimies visiem vēlāk. Bet tagad 7. Un 7. vingrinājums ir tāds, ka mēs atgriežamies pie savu jautājumu uzdošanas, respektīvi pie 2. vingrinājuma, paskatāmies tagad, izejot no šiem apsvērumiem, kādā veidā jāuzdod jautājums, paskatāties, kā jūs esat uzdevuši, vai jūs apmierina tagad tā situācija, kas tur ir, vai jūs negribētu kaut ko pamainīt. Un tagad pēdējais laiks mainīt, ja mēs šodien gribam noskaidrot atbildi, vismaz uz vienu. Kāds bija otrais vingrinājums? Lūdzu. Kāds bija otrais vingrinājums? 2. vingrinājums bija tas, kur jūs uzdevāt 3 savai dzīvē ļoti svarīgs, būtisks jautājums. Tur bija 3 jautājumi, ja? 1., 2., 3. sarindoti, noteiktā secībā. Un tagad pārskatot, lūdzu, tos jautājumus, lai viņi pēc šiem kritērijiem, vai ne, ir pareizi. Vai viņi nav divdomīgi, vai viņi nav salikti, vai viņi ir konkrēti.